skaties video un tiec pie kriptovalūtas. 60 miljonu lietotāju aplikācijā tagad būs iespēja iegādāties kriptovalūtu. Kurš aktīvs šodien sasniedza jaunu augstāko punktu? Vai tas bija Bitcoins? Skaties video. Ja tev māc šaubas par to, ka kriptovalūtā vajag investēt vai nevajag investēt, tad šobrīd lielie vaļi Bitcoinu akumulē tā kā nekad agrāk vēl. ASV turpina audzēt savu parādu, kas ir sasniedzis 35,75 triljonu ASV dolāru, un po pēdējām 3 nedēļām parādam ir pievienots $500 miljardi. Zelts jau 3. reizi šajā pusgadā ir sasniedzis all-time high, jeb visu laiku augstāko punktu. Amerikas ETF-os gan Bitcoinam, gan Ethereumam lielāks inflows un diena ar pluszīmi. Bitcoinam tas bija 470,5 miljoni, Ethereumam 48,4 miljoni. 60 miljonu lietotāji Venmo aplikācijā tagad varēs iegādāties kriptovalūtu sadarbojoties ar MoonPay. Visi noteikti gaida, kad tad Bitcoins izsitīs all-time high, jeb visu laiku augstāko punktu. Tāpēc man tev ir piedāvājums. Ieraksti komentārā, kā tu domā, cik manā portfolio procentuāli ir Bitcoins no visām kriptovalūtām. Tas, kas uzminēs vistuvāk, tas tiks pie 50 kronu kriptovalūtas. FIB arestē SEC Twitter hakeri, kurš ievietojas viltotus Bitcoin ETF. Šodien tu vari spērt pirmo soli kriptovalūtā. Dodies uz profila aprakstu, spied uz linka un pievienojies Telegram grupai.